tipu tapu pasaciņa. Hans Kristians Andersens, ķeizara jaunais tērps. Pirms daudziem gadiem dzīvoja kāds ķeizars, kam tik pārmērīgi patika jauni skaisti tērpi, ka viņš izdeva visu naudu, lai tikai vienmēr būtu grezni ģērbies. Viņš nebēdāja par saviem kareiviem, bet rīkoja parādes, devās izbraucienos, apmeklēja teātra izrādes un koncertus tikai tāpēc, lai varētu padižoties ar jauniem tērpiem. Viņš mainīja drēbes katru stundu, un ja par citiem ķeizariem parasti dzird, ka viņi atrodas valsts padomē, tad par šo vienmēr dzirdēja, ka viņš pat laban pārģērbjoties. Galvaspilsētā, kurā viņš dzīvoja, dzīve ritēja jautri. Katru dienu tur ieradās daudz svešinieku, un reiz tanī ieradās 2 blēži. Viņi uzdevās par izslavētiem audējiem un apgalvoja, ka mākot izaust skaistākos audumus pasaulē. Nevien raksts un krāsas esot apbrīnojami, bet audumam turklāt piemītot tā neatsveramā īpašība, ka tas ikvienam paliekot neredzams, kas vai nu nederot savam amatam, vai esot pārāk liels muļķis. Tās tik būs skaistas drēbes. Ķeizars to dzirdot nopriecājās. Ja man būs mugurā apģērbs no tāda auduma, tad es viegli varēšu atšķirt muļķus no gudriem un uzzināt, kādi vīri manā valstī neder savam amatam, lai viņi man noauž šādu audumu. Un viņš izsniedza abiem blēžiem lielu rokas naudu un pavēlēja nekavējoties stāties pie darba. Viņi tad uzstādīja 2 stelles un izlikās aužam, lai gan stellēs nebija ne velku, ne audu. Katru dienu viņi pieprasīja vissmalkāko zīdu un krāšņāko zelta diegu. Visu sabāza savā maisā un klabināja tukšās stelles līdz vēlai naktī. Nu gan gribētu paskatīties, kā veicas ar aušanu. Ķeizars prātoja, bet ap sirdi viņam bija tā savādi, iedomājoties, ka audumu neredzēs ne muļķis, ne amatam nederīgs. Viņam gan šķita, ka par sevi nav ko bažīties, taču viņš nolēma, ka vispirms jāsūta kāds cits. Visa pilsēta jau zināja, kādas brīnumainas īpašības piemīt audumam, un katrs degtin dega ziņkārē, kurš viņa kaimiņš izrādīsies muļķis vai amatam nederīgs. Sūtīšu pie audējiem savu veco godīgo ministru. Ķeizars nosprieda. Viņš vislabāk redzēs, kā audums izskatās. Viņš ir prātīgs vīrs un savam amatam piemērots. Vecais krietnais ministrs iegāja zālē, kur blēži sēdēja un šaudīja tukšās atspoles. Lai Dievs žēlīgs! Ministrs izdvesa acis iepletis. Es taču stellēs nekā neredzu no auduma. Taču skaļi viņš nebilda ne vārda. Abi blēži lūdza, lai viņš esot tik laipns un pienākot tuvāk, un tad apjautājās, vai auduma raksts nesot skaists un krāsas košas. Viņi rādīja uz tukšajām stellēm, un nabaga ministrs izskatīja, vai acis no pieres tomēr nekā neredzēja, jo tur nekā nebija. Ak, vai, viņš domāja, vai patiešām es esmu muļķis? To es nekad nebūtu domājis, un neviens cilvēks to arī nedrīkst dabūt zināt. Vai nederu savam amatam? Nē, es nedrīkstu sacīt, ka audumu neredzu. Kāpēc jūs neko nesakāt? Jautāja viens audējs. Vai jums audums nepatīk? Kā nu ne? Tas ir ļoti labs. Ministrs atbildēja, blensdams caur brillēm. Skaists raksts un košas krāsas. Es ziņošu ķeizaram, ka man tas varen patīk. Mums prieks par to dzirdēt. Palocījās abi audēji. Viņi minēja krāsas un sīki aprakstīja neparastā auduma izskatu. Ministrs uzmanīgi klausījās, lai varētu visu vārds vārdā atstāstīt ķeizaram. To viņš arī izdarīja.
Viltnieki pieprasīja vēl vairāk zīda un zelta, vēl vairāk naudas. Visu viņi sabāza savās kabatās, uz stellēm netika uzvilkts nediedziņš, bet viņi turpināja tāpat kā līdz šim aust uz tukšām stellēm. Drīz vien sūtīja kādu godīgu padomnieku, lai apskatās, kā audējiem veicas ar darbu un vai audums drīz nebūs gatavs. Šim sūtnim gāja tāpat kā pirmajai. Viņš blenza un blenza, bet tā kā uz stellēm nekā nebija, tad viņš arī neko nevarēja ieraudzīt. Vai tas nav lielisks audums? Prasīja abi blēži, rādīdami un skaidrodami skaisto rakstu, kura nemaz nebija. Muļķis es neesmu, padomnieks klusībā sprieda. Tā tad es nedaru savam amatam. Tā tik vēl trūka, lai arī citi to dabūtu zināt. Viņš uzteica audumu, kuru nemaz neredzēja, un apgalvoja, ka ļoti priecājoties par košajām krāsām un neparasto rakstu. Jā, tas ir patiesi jauks, viņš ziņoja ķeizeram. Visā pilsētā runāja tikai par brīnumaino audumu. Beidzot arī pats ķeizers gribēja to redzēt, kamēr tas uz stellēm. Ar veselu baru galminieku, kuru vidū bija arī agrāk sūtītie augstmaņi, viņš ieradās pie slīpētajiem blēžiem, kuri naigi mina paminas un šaudīja atspoles, bet bez velkiem un audiem. Vai tas nav lieliski? Ministrs ar padomnieku teica kā vienā balsī. Paskatieties jūsu ķeizeriskā augstība, kāds raksts un kādas krāsas! Un viņi norādīja uz tukšajām stellēm, jo ticēja, ka pārējie noteikti redz audumu. Kad tevi piķis? Ķeizers satrūcies nodomāja. Es taču neko neredzu. Tas ir briesmīgi. Vai es esmu muļķis? Vai nedaru savam amatam? Tas būtu pats šausmīgākais, kas varētu atgadīties. Jā, audums ļoti skaists, ķeizers teica. Un audēji izpelnīsies manu visaugstāko atzinību. Viņš apmierināti māja ar galvu. Viņš taču nevarēja atzīties, ka neko neredz. Pavadoņi tāpat neko neredzēja, lai kā bolīja acis, taču visi atkārtoja ķeizera vārdu. Tas ir ļoti skaists! Un ieteica ķeizeram uzvilkt jauno tērpu pirmo reizi lielajā svētku gājienā. Tas ir lieliski, brīnišķīgi! Tā skanēja visā zālē, un katrs centās izrādīt savu sajūsmu. Ķeizers pasniedza katram blēdim bruņinieku krustu, ko nēsāt pokcaurumā, un piešķīra audēju meistara goda nosaukumu. Svētku priekšvakarā blēži visu nakti nosēdēja pie darba, aizdedzinājuši veselas 16 sveces, jo bija taču jāpašuj ķeizera jaunais tērps. Viņi izlikās, ka noņem audumu no stellēm, griež to ar lielām šķērēm, šuja ar adatām, kurās nav pavadienu, un beidzot noteica. Tā, nu tērps ir gatavs. Ķeizers ieradās pie viņiem dišciltīgāko galmenieku pavadībā, un blēži pacēla rokas gaisā, it kā tanīs kaut ko turētu. Re, tie ir svārki, tās ir bikses. Tas ir mētelis. Viss viegls kā tīmeklītis. Ķeizeriskā augstība pat nemanīs, ka tai apģērbs mugurā, bet taisni tas pats jaukākais. Tiesa, tiesa, piekrita visi galmenieki, bet nevarēja neko redzēt, jo nekā jau nebija. Vai jūsu ķeizeriskā augstība žēlīgi atļaus novilkt savas drēbes, lai varam spoguļa priekšā uzvilkt jauno tērpu? Blēži jautāja. Ķeizeram novilka visu, kas vien bija mugurā, un blēži izlikās, ka ģērbi viņu no jauna. Ķeizers locījās un grozījās spoguļa priekšā, un abi ģērbēji daudzināja. Pasaulīt, cik labi šis tērps piestāv viņa ķeizeriskajai augstībai! Kāds raksts, kādas krāsas! Tas ir brīnumdārgs tērps! Baldahīns jau atnests, ko gājienā turēs jūsu ķeizeriskajai augstībai virs galvas. Galma ceremoniju meistars paziņoja. Tad varam iet, Ķeizers atteica. vai ne?
Stāv labi. Un viņš vēlreiz apgriezās spoguļa priekšā, izlikdamies, ka apskata vēlreiz sevi no galvas līdz kājām. Kambarkungi, kuriem vajadzēja nest tērpa velci, grābstījās ar rokām pa zemi, it kā paceldami velci, un gāja izstieptām rokām, it kā to nesdami. Viņi taču negribēja likt manīt, ka nekādu velci nav atraduši. Ķeizars soļoja zem graznā baldahīna, un visi ļaudis uz ielām un pie logiem sauca: Ak, debestiņ, cik pasakaini skaists ir ķeizara jaunais tērps, kāda varena velce, cik brīnišķīgi viss piestāv. Neviens negribēja atzīties, ka nekā neredz, jo tad taču viņš nederētu savam amatam vai arī būtu briesmīgs muļķis. Vēl neviens ķeizara tērps nebija tā apbrīnots kā šis. Bet viņam jau nekā mugurā nav. Pēkšņi ieteicās kāds mazs bērns. Klausieties uz nevainīga bērna vārdiem. Bērns runā patiesību. Sacīja bērna tēvs, un ļaudis čukstus stāstīja tālāk, ko bērns teicis. Viņam nav nekā mugurā. Lūk, tas mazais bērns saka, ka viņam nesot nekas mugurā. Viņam nav nekā mugurā. Beidzot sauca visi ļaudis. Ķeizars pārbijās, jo viņam pašam arī šķita, ka saucējiem taisnība. Bet viņš domāja. Tagad man jāiztur līdz galam. Un viņš saslējās vēl staltāk un soļoja tālāk, bet kambarkungi gāja nopakaļ, nesdami tērpa velci, kuras nemaz nebija.